Jo rītdien, kā ziniet, lielais notikums, tātad Latvijas zinātnes sasniegumu godināšana, un tāpēc arī būsim diezgan steidzīgi šodien, lai rītā varētu arī satikties klātienē, jo vēl varēja arī vēl daudz darba un visiem pārējiem. Bet, tātad šodien tad iepazīstināsim ar trim mūsu galvenajiem laureātiem, tātad tātad mūsu laureātiem, un šobrīd, kur ir piekrituši, un kā pirmiem, tad man ir gods dot vārdu Inetai Ziemelai, iepazīstināt ar savu monogrāfiju, tulkošu latviski, tātad par valsts nepārtrauktību un nacionālismu, Baltijas valsts un Krievija, pagātne, tagadne un nākotne, un kāds definēts starptautiskās tiesībās. Tātad lūdzu, tad lūdzu jūsu ziņojums. Cenšamies iekļauties 15 minūtēs, vai ne, un arī tātad ziniet, ka tātad mūsu saruna arī tiek ierakstīta, par ko arī tātad lūdzu Elmāram to darīt. Lūdzu, Inet, tad jums iespēja. Jā, paldies. Tātad paldies par šo iespēju jums pastāstīt par manu grāmatu, kura ir izpelnījusies atzinību, par ko man nešaubīgi ir ļoti liels gandarījums. Man slaidu nav, vienkārši varat, šī ir tā grāmata ar Baltijas ceļu uz vāka. Tātad ļaujiet man vispirms pastāstīt par grāmatu, un tad iespējams arī būs kādi vēl jautājumi. Es atvainojos, ka mēs sākam ātrāk, bet tas tik tiešām ir saistīts ar to, ka man pēc kāda laiciņa atkal jāskrien ir uz tiesas sēdi. Lūk, vai Ļaviņš, kundze, varbūt jūs variet arī uz mirkli izslēgt kameru. Tas nav grūti, vai ne? Tad vienkārši tur kameru uzklikšķināt, lai nav. Jā, liels paldies jums, jā. Lūdzu, es atvainojos dot, jā. Tātad šī grāmata faktiski ir mans tāds mūža darbs, bet kur tas viss sākās, tas jau ir cits jautājums. Konkrēti tātad otrajā pārstrādātajā izdevumā, kurš ir daudz apjomīgāks kā savulaik pirmais mēģinājums, es būtībā pārliecinos par to, vai manas izvirzītās tēzes ir apstiprinājušās. Ja? Bet grāmatas tātad centrālais jautājums ir par to, kā valstis pārdzīvo pretiesisku okupāciju, un ko šis fakts konkrētais, ka tātad konkrētā teritorijā ir pretiesiski pastāvējusi cita vara, nozīmē pilsoņu loka apzināšanā. Īpaši 21. gadsimtā, jo mēs Baltijas valsts atguva neatkarību jau 20. gadsimta beigās, bet tātad 21. gadsimtā šis cilvēktiesība attīstība ir bijusi tik monumentāla, kamēr mēs gulējām, ja tā varētu teikt, kamēr mēs bijām apspiesti, ka mēs savu valsti atjaunojām pilnīgi citā tiesiskā ietvarā, un tam, protams, bija savi izaicinājumi un sava ietekme uz mums svarīgiem jautājumiem, tostarp uz pilsoņu loka noteikšanu un apzināšanu. Un grāmatā es atbildu uz 3 galvenajām kritikām, kas ir tikušas izvirzītas un tiek izvirzītas pret Baltijas valstu lēmumiem un Baltijas valstu, tātad to, kā mēs sevi uztveram un saprotam. Un šīs 3 kritikas ir tādas, proti, pirmā, ka pēc 50 gadu ilgas pakļautības Padomju Savienībai Baltijas valstis nevar būt tās pašas, kuras tika dibinātas 1918. gadā, kā valsts nepārtrauktība, uz kuru mēs uzstājam, ir fikcija. Otrā kritika, ka padomju laika iebraucējiem bija jāpiešķir pilsonība uzreiz, tātad nulles variants bija vienīgais pareizais atbilstoši starptautiskajām. Un trešais, atstājot tātad šos iebraucējus nepilsoņi vai Latvijā vai ārvalstnieka Igaunijā,
statusā ir pārkāptas viņu cilvēktiesības, jo viņiem ir ilgstoša saikne gan ar Latviju, gan Igauniju. Lietuvā šī situācija bija pilnīgi savādāka, arī to es analizēju un izskaidroju, kāpēc šīs atšķirības attiecībā uz Lietuvu, un tas ir ļoti būtiski. Tātad es savā analīzē un atbildēs salīdzinu Baltijas izvēles un kontrastēju tās ar Krievijas federācijas izvēlēm un politiku. Un tieši šajā salīdzinājumā un kontrastēšanā parādās faktiski ļoti spilgti tas, ka Krievijas federācijas vienīgā interese visu laiku, kopš vēl armijas izvešanas brīža, ir bijusi saglabāt ietekme Baltijas valstīs. Un ka šiem mērķiem ir tikuši izmantoti visi pieejamie starptautisko tiesību un cilvēku tiesību koncepti un mehānismi. Tātad šī grāmatas, es teiktu, pat neizvēle, tā ir nepieciešamība manā skatījumā no tādas visaptverošas juridiskās analīzes intereses viedokļa, runāt par Baltijas valstiskuma tātad peripetijām un salīdzināt tās arī ar Krievijas valstiskuma jautājumiem un politiku. Tātad šī ir gan apzināta izvēle, gan arī nepieciešamība, kā es teicu, jo tikai tā var parādīt, ka gan Krievijas kritika, jūs zinat, ka mūsu tātad prasības ir pilnīgi pretējas tām, ko Krievija saka, gan arī citas kritikas, un tādas arī ir, kā es jau teicu, saistībā ar Baltijas valstu statusu un lēmumiem. Tātad mēs varam parādīt šādā visaptverošā analīzē un kontrastēšanā, mēs varam parādīt šo kritiku nepamatotību. Grāmatā ir 3 centrālās daļas, arī, teiksim, skaidrības dēļ, tās daļas, kā es izvēlējos, ir ļoti svarīgas, vismaz rakstot tiesību zinātnē. Tātad pirmā daļa ir valsts, otrā daļa ir pilsonība, un trešā daļa ir cilvēktiesības, un tālāk ir vispārējie secinājumi. Un es attiecīgi pierādu valstu nepārtrauktību ar faktiem, ar valstu praksi, ar starptautisko tiesību normām un principiem. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgi, šeit parādās starpdisciplinaritātes elements, jo, piemēram, tas, ko mūsu vēsturnieki, jūs kolēģi esat darījuši, Guntis un pārējie, tas man ir ļoti svarīgi, jo es, protams, to ņēmu iekšā. Es neesmu pati vēsturniece, un es balstos, protams, tajos vēstures faktos, kas ir noskaidroti gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kuri ir būtiski valsts nepārtrauktības, tātad tēzes un tiesiskās prasības pamatošanai. Tālāk es pierādu pilsoņu kopuma turpināšanās, pašsaprotamību šādā kontekstā, kas izriet tātad no jau iepriekš pierādītās valsts nepārtrauktības visu 3 valstu, Baltijas valstu gadījumā. Jo, protams, ka valsts nepārtrauktība sevī ietver ne tikai tās pašas teritorijas atjaunošanu, vismaz maksimāli, ja, un arī tas ietver arī sevi vismaz tautas kodola atjaunošanu. Un tas, kā mēs tautas kodolu atjaunojam, tas ir turpinot pilsonību. Tad mēs visi turpinājām savu vecvecāku Latvijas pilsonību. Un tāpēc, faktiski, droši vien pirmo reizi starptautisko tiesību tātad, teorijas vēsturē šo pašsaprotamību es izviru savā grāmatā tieši. Un visbeidzot, es parādu, ka nekādu cilvēktiesību pārkāpumu attiecībā uz nepilsoņiem Latvijā, ārvalstniekiem Igaunijā kopumā nav bijis. Protams, ka ir vienmēr kaut kādi konkrēti gadījumi, kaut kādos konkrētos atipiskos faktos, bet kā princips es izēju cauri gan diskriminācijas aizliegumam, gan tiesībām uz pilsonības iegūšanu noteiktos apstākļos, un es šo nekonstatēju un arī apgāžu ļoti daudzus tādus pieņēmumus un apgalvojumus. Lūk, būtībā tas, ko es konstatēju, un tas ir vairāk tātad uz nākotni virzīts tāds konstatējums un vēl ar vienu ļoti būtiski,
ka, protams, 90. gadu sākumā mēs izgājām uz ļoti daudziem kompromisiem, kurus atbilstoši starptautiskajām tiesībām mums nevajadzēja pieņemt, bet ņemot vērā reāli politikas situāciju, mēs pieņēmām. Un tas attiecās ne tikai uz pensionētiem karavīriem un oficieriem, kurus mēs atļāvām atstāt savā teritorijā, bet tas attiecās arī uz padomju laika iebraucējiem. Nu, lūk, tātad šo kompromisu mēs akceptējām, tas tiesiski mums to nevajadzēja darīt, bet tas, protams, arī bija jāpierāda, ka to nevajadzēja darīt, un par to ir grāmata, bet tādu vai citādu apsvērumu dēļ mums tā sanāca. Un tad bija tas lielais jautājums, vai mēs pilnībā apzinājāmies, cik milzīgs darbs tas ir šo lielo skaitu padomju laika iebraucēju, kuri neprata valsts valodu, cik milzīgs tas būs darbs šo jau sabiedrības daļu iekļaut tajā vērtību sistēmā, tajā valodas tātad telpā, kuru mēs cerējām, ka mēs pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā izveidosim. Un šeit mans secinājums grāmatā ir, ka mēs, protams, nedz apzinājāmies to monumentālo uzdevumu, nedz arī apzinājāmies lielo okupācijas traumu, un ka mums šeit vēl ir ļoti daudz darāmā, kā mēs arī tagad redzam no problēmām, kuras reāli ir šobrīd vēl, lai cik tas nebūtu jocīgi, īstenojot pilnīgi pārēju uz izglītību latviešu valodā. Un tas arī tā tad ieskicējās manā grāmatā, ka ir nākotnes darbi darāmi. Šie pieturas punkti, kas jūs izved cauri tām 600 plus lapusēm, viņi arī parāda to, ka šie pieturas punkti ir būtiski. Piemēram, es esmu minējis to arī Ukrainas situācijā, kurai ir okupētās teritorijas, kurās tiek pilnībā uzspiesta krievu valoda un ukraiņu valoda faktiski tur pazūd. Un Baltijas valstu piemērs starptautiskajās tiesībās, diemžēl es prognozēju, ka viņš Ukrainai būs vajadzīgs. Es ceru, ka teritorija atgūšana neprasīs 50 gadus, bet kaut kas noteikti no mūsu pieredzes Ukrainai noderēs. Un labi, ka Baltijas valstu piemērs ir kļuvis par vienu, nevis tā nav marģināla tēma, tā nav perifērija starptautiskajās tiesībās, bet tā ir viena no tādām centrālajām tēmām starptautiskajās tiesībās, un es ceru, ka arī daļēji pateicoties tam darbam, kur es pat esmu veltījusi strādājot pie šī. Jā, un tātad mans secinājums grāmatā ir, ka patiesībā, strādājot, tātad 2000. gadu sākumā pie pirmā izdevuma, kur es vēl tiešām taustījos, jo valstu prakse nebija un mūs ārkārtīgi kritizēja un nepieņēma mūsu šīs tēzes, tad 20 gadus vēlāk skatoties uz jaunāko starptautisko tiesu praksi īpaši un šā brīža dokumentiem un tiesību normām, tam kā konsolidējušās starptautiskās tiesības, es varēju tiešām ar gandarījumu nonākt pie secinājumu, ka izvirzītās tēzes un mūsu tiesiskās prasības, tiešām kopumā ir pieņemtas. Ir grūti, bet tās ir pieņemtas, un līdz ar to šis pārstrādātais otrais izdevums, manuprāt, to vēl tagad nostiprinās arī tajā starptautiskās politikas un starptautisko tiesību telpā. Es domāju, es tā šeit arī beidzu, un tiešām, ja ir jautājumi par grāmatu, es ļoti labprāt arī uz tiem atbildētu, jo mums vēl laiciņš ir. Paldies! Jā, paldies, Inete, par ļoti tādu konstruktīvu un labu izklāstu. Domāju, ka arī tiem, kur nav juristi, bet kuriem interesē mūsu valsts liktenis, domāju, tas ļoti saprotam. Lūdzu, kolēģi, tad jautājums Zemels kundzei. Šeit nevajadzētu lietot vārdu kungs, kundze, vai ne? Es domāju, šeit mēs esam vai nu profesori vai akadēmiķi, vai ne? Tā, bet pats nevar no tā kaut kā aiziet. Jā, lūdzu, Juris Krūmiņš. Labdien visiem!
Paldies, Inete, par prezentāciju un apsveic arī ar grāmatas izdošanu. Pie pirmās izdevības iepazīšos, bet mans jautājums ir tāds, vai kā no juridiskā viedokļa mēs, lai vērtējam to, ka Lietuvas prezidents Smetona pameta okupācijas brīdī valsts teritoriju, kas ir pretēji tam, kas notika Latvijā un Igaunijā, vai tam ir kaut kāds izteikts juridisks vērtējums? Mēs zinām, kas pēc tam notika, un mēs vienmēr uzsveram, ka tā Baltijas valsts vēsture ir ļoti līdzīga, bet te pašā laikā ir šis te viens moments, bet kā mēs viņu vērtējam no juridiskā aspekta? Paldies! Paldies par šo burvīgo jautājumu, jo es tik tiešām par to rakstu grāmatā. Salīdzinot visas 3 Baltijas valstis, ir ļoti daudzi šie momenti, un to starp tātad visu 3 Baltijas valstu reakcija uz PSRS ultimātiem. Tas ir viens atslēgas moments, lai vispār saprastu, vai mēs varam runāt par ilgstošo pretiesisko okupāciju. Un, protams, Latvijai un Igaunijai šis ir sāpīgs moments, kuru arī pasaule ļoti labi zina un kuru pret mums izmanto, pasakot, bet jūs jau paši piekritāt, tā vienkāršot tie, kas neiedziļinās, Un Smetonas piemērs patiesībā Lietuvai nāk par labu, viņiem šī nav īsti vājā vieta, jo, kas notika, tik tiešām atbilstoši Lietuvas konstitūcijai, PSRS bija nostādīta sarežģītā situācijā brīdī, kad Smetona aizbrauca no valsts, viņam izdevās aizbeigt. Jo konstitucionāli, tāpēc, ka PSRS gribēja, lai pēc iespējas izskatītos, ka viss šis, kas notiek 3 Baltijas valstīs, atbilst konstitūcijām. Un viņiem bija svarīgi, ka šīs augstākās amatpersonas vismaz neiebilst, vai vismaz formāli ir sajūta, ka viņi akceptē to, kas notiek. Smetona ar aizbraukšanu paņēma līdzi, jāsaka tā, savu Lietuvas konstitucionālo ietvaru, un sākotnēji PSRS samulsa tajā brīdī, jo viņiem nebija iespēja izmantot to, ka prezidents ir valstī, mēs te ienākam, viss ir draudzīgi un viss vēlēšanas vai kaut kas tam līdzīgs notiek atbilstoši konstitūcijai. Nē, Smetona neuzlika šo te zīmogu, akcepta zīmogu, vismaz pro forma, viņš ar visu, šo te savu pilnvarojumu aizbrauca. Un tad PSRS, protams, izdomāja, kā no šīs situācijas iziet ārā, un viņi pasludināja Smetonu par valsts nodevēju, tautas nodevēju, un tik vai tā turpināja to pašu schēmu, kā Igaunijā un Latvijā, proti šīs formālās vēlēšanas, un tad ievēlētā parlamenta prasība pievienoties PSRS. Bet šī epizode tik tiešām ir ļoti interesanta, un viņi ir juridiski vērtējami, jā. Paldies par atbildi, bet vai bija kāda situācija, kad vajadzēja kādam parakstīties no valsts prezidenta vietā? Tāpēc jau arī PSRS pateica, ka viņš ir valsts nodevējs, ka tādējādi viņš ir pārkāpis tātad šo te konstitūciju, nodevis valsti, un principā viņu, piemirsa, ka tur tāds prezidents ir, un viss. Tad viņu vietā arī neviens neparakstījās? Nē, tik vai tā bija vēlēšanas, un tik vai tā jau viņi prasīja to pašu pievienošanos PSRS. Tātad tā epizode mēs izliekamies, ka viņas nav, un vienīgais, kas ir, ka Smetona ir Lietuvas valsts nodevējs. Paldies par atbildi. Jā, paldies. Vēl kolēģi, kāds jautājums? Paldies, Inet. Es no savas puses varētu piebilst, sakiet, mēs redzam, ka pilsonība tiešām var strādāt arī kā tāds politisks instruments, un mūsdienu Krievija šodien Ukrainā īsteno pretēju procesu, vai ne? Tātad izsniedzot šīs Krievijas pilsoņu pases būtībā okupēto teritoriju iedzīvotājiem. Vai jums ir kāds komentārs šajā sakarā? Tā tas ir, man šis aspekts arī parādās grāmatā, un tas ir saistībā ar tātad okupētāju varas, jo PSRS, acīm redzami, tātad bija okupētāja vara, mēs runājam kara laiks, kara periods, protams, un aktīva militārā darbība, tātad pirmā PSRS okupācija un pēc tam otrā.
Un netik aktīva vairs kara darbība, jāsaka tā, līdz pēdējiem partizānam. Faktiski mana tēze ir, ka kamēr vēl ir pēdējais nacionālais partizāns, tikmēr var runāt par kaut kādu, teiksim, militāru šādu darbību. Un tas ir ļoti būtiski, jo šī okupācija, viņa tik tiešām ir ļoti ilga. Līdz ar to man vajadzēja ķerties klāt pie katra fakta, kur ir militāra pretošanās, lai tomēr parādītu pasaulē, ka nē, šeit nebeidzās ar 44. vai 45. gadu, šeit šīs cīņas turpinājās, un jūs nevarat piemērot to pašu templētu, kā jūs skatāties, piemēram, uz Otro pasaules karu, ar Baltijas valstīm ir savādāk. Tas ir viens moments, ja. Lūk, un nākamais runājot tātad par šo ilgstošo okupāciju, kas iestājas pēc otrās PSRS, tātad ienākšanas Baltijā, šeit ir ļoti svarīgi, kādi ir starptautiskie standarti, ko tad okupētāja vara drīkst darīt un ko viņai jādara. Un, protams, ka skatoties uz Hāgas un Ženēvas noteikumiem, nedrīkst izmainīt iedzīvotāju sastāvu, ja, nedrīkst tātad uzspiest savu pastāvīgo tātad pilsoņu statusu. Patiesībā starptautiskajās tiesībās tā okupētāja vara viņai jāuzvedās tā, lai viņa nepasliktinātu iedzīvotāju stāvokli un iedzīvotāju tiesības. Ja. Un loģiski, un jā, protams, ka šī tiesiskā bāze ir nostiprinājusies gadiem ejot, ja sākotnēji 50. gados varbūt tā vēl nebija, tad laikam ejot nostiprinās šie pienākumi okupētāji varai, kuri, protams, PSRS neievēroja Baltijā, un es par to rakstu. Viņi, protams, neuzvedās tā kā okupētāji vara, jo viņi šeit bija ienākuši uz palikšanu, ja. Un turpina gribēt ietekmēt lietas, protams. Un Ukrainas okupētajās teritorijās Krievijas federācija šobrīd izturās tieši tāpatās. Modus vivendi ir tāds pats kā Baltijas okupācijas laikā. Tad viņi dara visu tā, it kā viņiem tiesiski piederētu tur vara, ja? Un tas ir pretēji starptautiskajām tiesībām. Jā, paldies, Inet. Rokas vairāk neredzu, bet čatā ir viena ziņa, kur es atļaušos nolasīt, Inet, jo to ir uzlikusi ierakstījis Maija Kūla, varbūt ne katrs ieskatās šajā čatā. Domāju, tas arī tā kā tāds labs vainagojums šīs dienas sarunai un jūsu darbam. Maija raksta tā, apsveic Inetu Ziemeli, viņa ir uzlikusi sev visu mūsu valsts atjaunošanas smagumu, tā nav tikai zinātne, bet varonība. Ļoti skaisti vārdi, domāju, arī patiesi, Inet, jā, tā kā gaidīsim jūs rītā Zinātņu akadēmijā. Jā, paldies, milzīgs paldies. Tas ir bijis ļoti sarežģīti, to es jums noteikti varu pateikt. Starptautiskajos ūdeņos. Milzīgs paldies un tiekamies rītā. Jā, paldies. Lai jums jauks turpinājums. Paldies vēlreiz, jā, laimīgi. Tā, un tagad man ir gods grābstos. Man ir gods aicināt Sarmu Kļaviņu, tātad ar savu prezentāciju. Sarmu, tad slēdziet droši kamerā atkal iekšā, un lai mēs jūs redzam, un tad turpinām par Balstikas stūrakmeņiem. Lūdzu. Es slēgšu ārā. Labdien, cienījamie kolēģi! Kā jūs redzat, mans darbs ir lingvistiskajā historiogrāfijā, un tie ir stāsti par Jāņa Enzelīna 4 lieldarbiem, ar kuriem viņš ielika pamatu jaunai nozarei indoeiropeistikā. Bet, lai mēs šīs biogrāfijas iepazītu, es ar vienu jūs iepazīstināšu, bet vispirms pāris vārdus par pašu autoru. Pabīdīsimies nākošo slaidu. Šeit jūs redzat Eiropas Savienības pastāvīgo atlantu, kas periodiski iznāk angļu un franču valodā Briselē, un par mūsu valsti sadaļā personības Enzelīns ir nosaukts kā viens no 3 visu laiku izcilākajiem zinātniekiem, līdzās Vilhelmam Ostvaldam, Jurim Upacniekam
un Jānis Enzelīns kā Baltistikas nodibinātājs. Bet es gribu teikt, ka šajā ziņā Enzelīnu Tēvzemē diezgan maz pazīst, un var arī teikt, ka viņš ir daļēji iepazīts, jo nav jau monogrāfijas par Enzelīna dzīvi, joprojām ir tikai enciklopēdiju raksti vai zinātniskas apceres par viņu ārpus Latvijas, vairāk nekā 10 valodās, toties gan Rīgas, gan Tartu, Berlīnes, Pēterburgas un Harkivas arhīvu, biblioteku un muzeju krājumos glabājas liecības par profesora akadēmisko darbu un dzīves gājumu. Man jāteic, ka laimējās vēl 2013. gadā aizbraukt uz Harkivu pirms kara sākuma, un arī to, ko varēju tur iegūt bibliotekā, jo arhīvs arī gāja zudumā, tad man arī radās labāks priekšstats par Harkivas periodu. Bet par profesoru runā viņa darbi. Un starp 15 grāmatām, apmēram 300 rakstiem, ir 4 kapitāla darbi, kas lūk kļuva par Baltistikas stūrakmeņiem. 2 no šiem, tātad Letiša gramatika un arī latviešu valodas vārnīca, ko mēs pazīstam kā Mīlenbacha Enzelīna vārnīcu, tiem ir tapšanas sākuma gads, bet par senprūšu valodai un baltu valodu skaņām un formām šāda sākuma gada nav. Mēs varam par pavārdu uzskatīt šai Baltistikas ēkai Enzelīna izveidoto baltu filoloģijas nodaļu Latvijas universitātē. Principā kopumā šie Baltistikas stūrakmeņi ir radīti laikā no 1903. līdz 1948. gadam. Mani pētījumi bija ar 4 galveniem mērķiem: noskaidrot šo darbu tapšanu un izdošanu, tad arī dot apskatu par šiem darbiem, iepazīstināt ar darbu vērtējumu ārzemēs un Latvijā, un arī atklāt, kāda ir šo darbu otrā dzīve atkārtotos izdevumos un tulkojumos. Un sāksim ar pirmo stūrakmeni. Tātad latviešu valodas gramatika un tās biogrāfija ir visbagātākā, vissarežģītākā, un tomēr es aizkavēšu laiku, lai iepazīstinātu ar šīs grāmatas lieldarba biogrāfiju. Kā jūs redzat, Nīderlandes profesors, Leidenas universitātes profesors, drīz pēc grāmatas iznākšanas atzina, ka pateicoties šai grāmatai, baltoloģija ieņem savu pienācīgo vietu valodniecības disciplīnu vidū. Tagad, kā sākās šis darbs? Tobrīd, 1903. gadā, Enzelīns bija beidzis Tērbatas universitātē klasiskās filoloģijas studijas un arī slāvu filoloģijas studijas, un bija sācis strādāt par privātu docentu, docējot klasiskās filoloģijas un slāvu filoloģijas priekšmetus. Jāpiezīmē, ka jau bija veselu gadsimtu Eiropā dominējusi salīdzināmi vēsturiskā valodniecība, un tā bija radusies Vācijā, un tāpēc arī
aicinājums rakstīt latviešu valodas zinātnisko gramatiku nāca no Getingenas grāmatu apgāda, un lūgums bija, aicinājums bija, lai jaunais privātdocents Tērbatas universitātē izstrādā šādu gramatiku. Un jāpiezīmē vēl tas, ka tajā laikā Enzelīnam nebija arī pat maģistra grāda, bet Enzelīns bija jau sevi pierādījis kā lietpratēju vairākās publikācijās, prestižos vācu un krievu zinātniskos izdevumos. Un tādējādi izdevēji jau 1903. gadā parakstīja līgumu ar Enzelīnu par gramatikas izveidi. Taču Enzelīnam bija vēl priekšā daudz darba. Jāiegūst maģistra grāds, un tas arī vēl turpinājās, kamēr Harkivas universitātē, kur bija radusies vakance salīdzināmās valodniecības un sanskrita katedrā, Harkivas universitāte jau Enzelīnu bija ievēlējusi par ārkārtas profesoru, bet izglītības ministrs viņu neapstiprināja. Bet tik un tā Rīgas apgabala izglītības kurators pārcēla privātu docentu Jāni Enzelīnu uz Harkivas universitāti. Harkivas universitāte ir jau ar senām tradīcijām, un Enzelīns ieradās Harkivā 1909. gadā, bet, protams, viņam bija jāveic pedagoģiskais darbs, un tādējādi faktiski pie gramatikas manuskripta viņš varēja stāties tikai 1911. gada rudenī. Bet šajā laikā viņš uzskatīja par obligātu, kā saka, vajadzību noskaidrot baltu un slāvu senos sakarus. Un tā rezultātā radās viņa darbs Slavjana Balķīskie eķudi. Šo darbu Enzelīns aizstāvēja kā doktora disertāciju, un tā tad varēja arī kļūt par pilntiesīgu profesoru Harkivas universitātē, un tad arī varēja sēdēt bibliotekā un rakstīt gramatikas manuskriptu. Ko par to domāja un kādas attiecības veidojās ar izdevējiem? Par to liecina sarakste ar izdevējiem Getingenā, un šī sarakste glabājas Berlīnē valsts bibliotekā rokrakstu nodaļā. Protams, vēl katru vasaru Enzelīns atvaļinājumos brauca uz Latviju, devās pie Kurzemes, Vidzemes un Viķepskas guberņas latviešiem, un, protams, ļoti plašas lingvistiskās literatūras studijas ir darba pamatā. Nodibinājās Latvijas valsts. Dzima Latvijas augstskola. Protams, Enzelīns tika aicināts mājup, un 20. gada 26. maijā, pat vēl negaidot miera līgumu starp Latviju un Krieviju, Enzelīns ieradās dzimtenē un atveda gatavu letiša gramatiku manuskriptu 862 lapas puses. Viņš strādāja ļoti intensīvi pedagoģisko darbu, arī veica filoloģijas, filozofijas fakultātes dekāna pienākumus, bet vajadzēja taču atjaunot sakarus ar izdevējiem Getingenā. Un izdevēji atbildēja skarbi. Mūsu līgums ir noslēgts pirms gandrīz 2 gadu desmitiem, un apstākļi kopš tā laika ir tik graujoši mainījušies, ka juridiski mēs vairs neesam ar līgumu saistīti. Un turklāt
gramatikai, kā jūs rakstāt, ir gandrīz 2 reizes lielāks apjoms nekā savu laiku noteiktais. Un tāpēc bez ievērojamā atbalsta šis darbs pie mums nevar iznākt. Bet Izglītības ministrija bija ieguvusi par komisionāru grāmatu izdevēju Ansi Gulbi, un viņš rūpējās par to, lai tiktu grāmatas izdotas ar ministrijas finansējumu. Un Letiša gramatika iznāca 22. gada decembrī, bet iespieda to cita apgāda spiestuvē, Heidelbergas Karla Vintera apgāda spiestuvē Darmštatē, bet par to daļu gramatikas tirāžas 23. gadā šī izdevniecība Vintera apgāds izdeva kolekcijā Indo-Germanische Bibliotēka. Enzelīnam bija darbā tikai viens uzdevums. Viņš pats to formulēja – darīt latviešu valodu salīdzināmai valodniecībai pieejamāku nekā līdz šim. Viņš tiecās, cik vien var, pēc precizitātes, ticamības un pilnības. Kādas bija pirmās atsauksmes? Protams, ka pirmā atsauksme nāca no brāļu tautas Lietuvas, no lietuviešu ievērojamākā salīdzināmās valodniecības speciālista. Un es atļaušos to nolasīt. Šī grāmata priecēs ne tikai latvieša, bet arī katra baltista sirdi, jo tajā ir izgaismoti un skaidroti nevien latviešu, bet arī lietuviešu valodas fakti. Latviju milža, gara darbs, iekaros pienācīgu vietu arī latviešu valodai, kuras fakti līdz šim nav pietiekami ievēroti. Un galvenais secinājums Kazimira Būgas atsauksmē ir tas, kamēr vēl nav uzrakstīta lietuviešu valodas salīdzināmā gramatika, tikmēr tās pienākumus vajadzēs veikt Enzelīna gramatikai. Atsauksmes un recenzijas Eiropā parādījās 23. un 24. gadā. Jūs redzat, Itālija, Vācija, Šveice, Francija, Nīderlande. Kāda ir šīs Letiša gramatika otrā dzīve? Saīsinātais izdevums iznāca latviešu valodā mācību grāmatu sērijā ar nosaukumu Latviešu valodas skaņas un formas. Bet atkārtoti to izdeva arī bēgļu gaitās Fišbahas nometnē 48. gadā. Vācu izdevēji bija plānojuši atkārtotu Letiša gramatika izdevumu, un tas arī tika sagatavots 41. 42. gadā jau bija šis manuskripts, un tas glabājas Rakstniecības muzejā daļa šī manuskripta. Bet tulkojums latviešu valodā bija iespējams tikai pēc 30 gadiem, un tas ir 51. gadā, lūk, 1097 lapuses ar nosaukumu Latviešu valodas gramatika. Un tagad atkal paskatīsimies Enzelīnu pēc Otrā pasaules kara. Viņš bija viens no nedaudzajiem, kuri palika Tēvzemē un arī piedzīvoja šeit baltas un nebaltas dienas. Un proti, padomju Latvijā, tāpat kā visā padomju savienībā, valdīja marrisms, un Enzelīns to nespēja pieņemt, jo marrisms absolūti noliedza valodu radniecību un arī salīdzināmi vēsturisko valodniecību nosauca par buržuāzisko kontrabandu, un tādējādi jau 47. gadā iesniegtais manuskripts
vārnīcu redakcijā un paraugtipogrāfijā, gulēja, saliktās daļas pat draudēja likvidēt, un tikai pēc tam, kad 50. gada jūnijā Staļins sagrāva marrismu un rehabilitēja salīdzināmi vēsturisko metodi, latviešu valodas gramatikas iespiešana tika pabeigta. Signāla eksemplārs iznāca 51. gada augustā, tirāža bija 2000 eksemplāru. Un 58. gadā, kad Enzelīns jau bija sasniedzis 85 gadu vecumu, par šo darbu viņš saņēma visaugstāko apbalvojumu Padomju Savienībā Ļeņina prēmiju. Par nākamajiem stūrakmeņiem es esmu jau rakstījusi, un šie apskati ir jau publicēti, un es jau esmu jau 2 minūtes no man atvēlētā laika pārtērējusi. Es jums pateicos par pacietīgu uzmanību un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas radīsies. Paldies! Paldies, Sarna! Nu jā, lūdzu, tad kolēģi jautājumu. Skatos, Aleksejs Adronovs arī ir pievienojies. Aleksej, noteikti ir kāds jautājums kā kolēģei. Mikrofonu nedzirdam šobrīd. Jā, pavisam nedzirdat? Jā, dzirdam, tagad dzirdam. Jā. Es vienkārši priecājos, ka man bija iespēja ar šo grāmatu iepazīties, jo es to dabūju pirms jaunā gada, un tiešām esmu izlasījis ar lielu prieku, un lasot vairākas visādas domas man nāca galvā. Piemēram, ļoti iepatikās arī epigrafs, kas ir ņemts no Imanta Ziedoņa, kas esmu es esmu pats, kas ir mans darbs, tas ir tas pats. Kad es studēju Latvijā, man bija arī laime iegādāties gramatiku, un tajā ir ar Enzelina roku ierakstīts arī tā kā epigrafs, ļoti saskan ar šito, te rakstīts latīniski semper sum idem, es vienmēr esmu tāds pats. Un Enzelins tiešām tāds bija, un lasot šo grāmatu, visu laiku par to pārliecinies. Un patiesībā tā grāmata, es teiktu, ir tāda kā himna zinātnī, kuras darbojas pāri robežām un vieno cilvēkus cēlējā darbā. Un arī pati Sarma Kļaviņa tāpat darbojas braukādama pa visiem kontinentiem un strādājusi arhīvos gan austrumos, gan rietumos. Šis ir lielisks pierādījums, kā var to visu darīt ar lielu mīlestību. Bet par stūrakmeņiem es vēl būtu gribējis vēl 5. stūrakmeni Enzelinam, un tas būtu viņa redaktora darbs lieliskajā filologu biedrības rakstu žurnālā, kas iznāca Latvijā starp kariem. Un tas tiešām ir fantastisks, kā viss arī cits, ko Enzelins ir darījis. Paldies jums par šito grāmatu un gaidīsim vēl turpinājumus. Sārm, ja gribētu kaut ko piebilst, tad mikrofons jāieslēdz. Jā. Nu labi, paldies, Aleksej. Varbūt vēl kāds jautājums ir te jau cilvēki no mūsu kolēģi, kas ir tuvāk valodniecībai. Kāds jautājums, kāds vēlējums. Jā, labi. Nu, ja rokas šobrīd neredz, tad gaidām Sārmu jūs rītā Zinātņu akadēmijas portreta zālē svinīgo pasākumu, tā kā, lai viss izdodas, un tad jau kuloāros noteikti varēsim vēl arī parunāt par šīm lietām. Jā. Nu, tagad man ir gods aicināt mūsu akadēmiķi Dats Markus ziņojumā par monogrāfiju Izloksnes Latvijas Igaunijas pierobežā, Jaunlaiceni un Veclaiceni. Lūdzu. Jā, paldies. Esmu aizsūtījusi nelielu prezentāciju Verai. Viņa noteikti tūlīt to uzliks uz ekrāna. Tikmēr varu jau sacīt, ka tie, kuri piedalījās
portretu zālē, un tad iepriekšējā monogrāfijas apspriešanā varēja redzēt un dzirdēt dzīvus malēniešus, dzīvus jaunlecenes un veclecenes izlokšņu runātājus, dziedāt kopā ar viņiem, un Guntis tikko pasmaidīja un arī dancot kopā ar malēniešiem viņu dažādas interesantas rotaļas un dejas. Pirmajā slaidā, nezinu, kāpēc nav, bet gan jau būs droši vien. Pirmajā slaidā esmu uzrakstījusi dažus jautājumus, ko mēs uzdevām klātesošiem. Varbūt, ka jūs redzat, tikai es neredzu. Ne? Diemžēl nē. Jā, kaut kas tur. Nē, man pagaidām neizdodas, bet es tūlīt mēģinu. Labi, es runāšu tālāk, jā. Uzdevām dažādus jautājumus par malēniešiem, protams, par dabas apstākļiem un kur tad ir dibinātas pirmās latviešu skolas 17. gadsimtā. Protams, ka Malēnijā, ne par velti malēnieši uzcēluši istabu bez logiem un gribējuši gaismu nest, jo bez gaismas nevar dzīvot, tātad gaismas nesēja visdažādākajās izpausmēs. Arī par to, ka tur ir vidēji viszemākā temperatūra bijusi ziemās un dažādi citi jautājumi. Bet iesāku prezentāciju ar sveicienu Svaika baušana, kur ļoti skaisti var dzirdēt lausto intonāciju. Un Svaika baušana, tas patiešām ir, brīnišķīgs sveiciens. Mēs parasti ar Jākabu Raipolu tā sasveicināmies. Tas nav tikai pasacīt vasals, arī tas ir labi, bet sveika būšana šai pasaulē. Mēs ar tevi sasveicināmies, ka mēs esam šeit, joprojām dzīvi un joprojām kaut ko varam izdarīt. Šī ir mana 5. grāmata, kurā analizēts augšzemnieku dialekts, bet 3. grāmata tieši par dziļo latgalisko izlokšņu malēniešu variantu. Pirmā no šīm 3 bija kopā ar Jākabu Raipoli radošie malēnieši un viņu valoda. Otrā bija kopā ar Vizmu Supi Bārnu Dīnas Pīminut Ziemerizloksne, kas bija tāda mazāka grāmatiņa, bet mēs sākām interesantu tradīciju tanī brīdī, saprotot, ka valodnieciska analīze tik un tā būs šajā grāmatā, bet Vizma atnesa savas ģimenes stāstu vairākās paaudzēs. Un tas bija tik brīnišķīgi, ka analizējot valodu, mēs iepazīstinājām lasītājus arī ar kultūru vēsturi, ar ģimenes tradīcijām, ar to, kas tur viss ir noticis. Un šī 3. grāmata ir tāda, kurā es biju izvirzījusi, tad es paņemšu, ja nav ekrāna, nolasīšu uzdevumus šādus. Es biju noteikusi sev pētīt izloksnes saglabāšanos vai zaudēšanu diglosijā ar literāro valodu, izloksnes lietojumu paudžu un ģimenes locekļu saziņā, izloksnes saglabāšanos vai zaudēšanu mainot dzīves vietu uz citas izloksnes teritoriju, blakus izlokšņu līdzību un atšķirību malēniešu variantā, saskari ar citu, īpaši ar igauņu valodu, un lingvistiskās pazīmes malēniešu variantu atšķiršanai no citām dziļajām latgaliskajām izloksnēm, ko runā Latgalē. Tātad faktiski šī grāmata ir ne tikai dialektoloģijā, tā ir arī sociolingvistikā, un tā ir arī rāda valodas dinamiskumu, kas mums paliek, ko mēs saglabājam, ko mēs aizņemamies un ko mēs zaudējam. Un tā ir arī kultūra vēsturē, jo tiek rādīta saistībā ar Opekalna draudzi, vēstures liecības, tradicionālās sacensības, mūzikā, ēdienu gatavošanā. Es pirms grāmatas rakstīšanas nezināju, ka tieši jaunlaicene un veclaicene savulaik ir ļoti sacentušies gadu desmitiem, kur ir labākie muzikālie kolektīvi, kas nebija tās oficiālās skates, kas Latvijā tika organizētas, un kur labāk gatavo ēdienus. Un jauns aspekts, ģeolingvistikas aspekts, asāk nekā citās grāmatās, jo tā ir Igaunijas Latvijas pierobeža, kur izloksnēs ir konstatējami kultūrvēsturiskie sakari un ar Igauniju, un vienlaikus tās ir arī malēniskās identitātes, tā ir malēniskās identitātes apziņa, kas ir tā kā pievienotā vērtība latviskumam. Tiešām tā to var sajust. Esmu pieminējusi arī Santas Usānes disertāciju, viņa gan ir socioloģi, savulaik viņa aptaujāja Malēnijas
jauniešus, un bija ļoti patīkami lasīt, ka jaunieši ļoti lepojas būt malēnieši. Starp citu, žēl, ka neredzam karti, tikai 2020. Gadā Latvijas vēsturisko zemju kartē ir ierakstīts Malēnija krāsainā kartē. Un kopš 2024. gada 10. janvāra Latviešu valodas ekspertu komisija ir apstiprinājusi arī definīciju, kas tā malēnija tāda ir. Vienkārši izsakoties, kas ir malēnieši un kādi tie ir bijuši, to zināja visi, bet kas tā malēnija, tur mēs esam pielikuši drusciņu savu pirkstu, jo vairākās konferencēs arī starptautiskos kongresos par to esmu referējusi un stāstījusi, kā var būt, ka ir tādas atšķirības šim variantam no pārējām dziļajām latgaliskajām izloksnēm, ko runā Latgalē, bet nav sava vārda. Man ļoti ir liels prieks, paldies Egilam Levitam, kurš to acīm redzot bija kaut kā inicijējis, un arī kartē mēs esam tagad ierakstīti. Recenzentu saistība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju ir ļoti cieša, jo 2 no recenzentiem, Karls Pajusalu, Tartu universitāte un Dzintra Bonda ASV, ir mūsu ārzemju locekļi. Un Anna Stafecka, kura te piedalās, un, ja nebūs bildīšu, varēs kaut ko varbūt pateikt klāt, kura ir mūsu akadēmiķe tepat Latvijā, no Latvijas. Varbūt es vienīgi tad vāku parādīšu, grūti redzēt. Vāku ir zīmējusi mana vecākā mazmeita pagājušajā gadā, 12. klases skolniece. Tā ir Opakalna baznīca, kas ir arī vienojošais elements šīm abām izloksnēm, jo Jaunlaicē un Veclaicene lielākā daļa iedzīvotāju ietilpst šajā draudzē. To, ka Ziemeļaustrum vidzemē runātās izloksnes atšķiras no Latgalē runātajām, to stiprina, kā jau saku, teicu, gan šī karte, gan arī definīcija, bet... Un ir pilnīgi, jā, urā, ejam uz priekšu, vēl uz priekšu. Te ir tas brīnišķīgi, paliekam iepriekšējā. Tur ir tas brīnišķīgais citāts, ko 2002. gadā, kad vēl nebija malēnijas definīcijas nekā, ko bija teikusi vietējās avīzes redaktore, tu vari ikdienā strādāt ANO, NATO, vai vēl kādā globālajā organizācijā, brīvi runāt vairākās pasaules valodās, bet tiklīdz tu esi pārkāpis tēva vai vecā tēva mājas slieksni dzimtajā pusē, mēle pati aiziet brīvsolī izloksnes pērļu ganībās. Ļoti skaists citāts, manuprāt. Ejam tālāk. Tā ir tā solītā karte, redzat tur Malēnija, augšā Ziemeļaustrum vidzemē. Ejam tālāk. Runāšu arī par problēmām vēlāk. Te ir pateikts, ko tad aptver Malēnija, gandrīz viss Saloksnes novads, izņemot Liepnes pagastu, Gulbens novada austrumdaļu, un no Lejas ciema pagasta neietilps Sinole, un ir arī Apes novada lauku teritorija. Interesanti, ka Veclaicenes izloksnei ir robeža ar Igauniju pat garāka nekā ar Latvijas izloksnēm. Tātad tie ir pie pašas Igaunijas robežas. Un viens no maniem izcilākajiem šīs izloksnes runātājiem, kurš bija arī Rīgā atbraucis, Jānis Udras, man stāstīja, kā vectēva zemei 0,3 hektāri noņemti, bet viņi nav bijuši apvainoti, jo vajadzēja iztaisnot robežu. Nevarēja būt tik līkumota Igaunijas-Latvijas robeža, to vajadzēja iztaisnot, un Igaunijas valsts ir arī finansiāli to kompensējusi. Tātad ir pamats uzskatīt, ka tieši šis variants, ar ko es teikšu, ar ko tas atšķiras no latgalē runātā, ir simbolisks Malēnijas teritorijas nosaukuma pamats. Tālāk, lūdzu. Kas ir kopīgs? Kopīgs, protams, ir divas zilbas intonācijas, svorps krītošā, izkurējīs, izbadējies laustā, divskaņa ie un divskaņa o monoftongizācija, sieva ir sīva, ola ir ūla un tam līdzīgi. Zilbes intonācija atšķirība dēļ var rasties dažādi pārpratumi, es tikai dažus uzrakstīju. To, kā folkloristes dziedāja Zinātņu akadēmijā, sevišķi uzsverot dzīdat maitas vakarā, to jūs saprotat, ka nevariet dziedāt ar krītošo maitas. Un vēl daži nākamo. Ir arī citi pārpratumi, kur vajag vai nu zināt kontekstu, vai
vai locīt, nu, piemēram, korpa. Korpa ir gan kurpe, gan kārpa, bet tad, kad mēs veidojam pilnu paradigmu, tad, protams, ar korpi vai ar korpu varēs to pateikt. Vai, piemēram, koss. Koss ir gan kāsis, respektīvi rīks auklu vīšanai, gan arī klepus. Un tad ir arī dažādi citi vēl piemēri, bet rīdzniekiem prasījām, un šo teikumu var izlasīt divējādi. Ko tas nozīmē? Viens variants. Navar nest, odans spaņģam lec viersā. Nu, tātad nevar nest, ūdens lec spainim virsū, bet var jau izlasīt citādi. Navar nest, odans spaņģam lec viersā, un lec, protams, ir ledus, tātad tam ūdens spainim ir ledus virsū. Ejam tālāk. Nu, te ir jau pieminētais Jānis Udras, no viņa mājiņas līdz Igaunijas robežai ir mazliet vairāk par 300 metriem, turpat mežā. Ļoti interesanti. Un Maija Pilskalniete, kura bija galvenā Jaunlaicenes izloksnes runātāja, bet, protams, ar vienu jau nepietika, un te ļoti palīdzēja tas, ka mēs organizējam 3 malēniešu valodas nometnes. Maija ar veco mammu kreisajā, labajai Jāņa vecāki brāļi un māsas. Kāpēc tieši Maija ar veco mammu? Jo pirmos 10 gadus Maija bija dzīvojusi Karvā, nevis Jaunlaicenē. Vajadzēja noskaidrot, kas tad Maijai ir palicis no Karvas un kas ir no Jaunlaicenes. Vīrs Jaunlaicenietis 50 gadu kopā dzīvojuši. Gaidīju, ka vairāk būs kaut kas no tās bērnības, no Karvas. Nē. Lidija Liekava, kas piedalījās arī šai pasākumā, uzdeva pat jautājums. Nē, Maijai vairāk bija no Jaunlaicenes, kur ir sakari ar igauņiem. Savukārt, Jāni Udras arī vajadzēja vairāk pārbaudīt, jo Jāņa vecvecāki 50% bija no igauņiem. Tātad bija jāpārbauda, kuras ir igauņu raksturīgās parādības, kuras ne. Bet, ja tās, piemēram, parādījās arī Jaunlaicenē un Maijai 3 paudzēs neviena igauņa nav, nu tad bija skaidrs, ka tās tomēr ir Veclaicenes un Jaunlaicenes kopīgās parādības. Tālākajam. Nu, te ir vēl Baiba Berkolde Veclaicenē, Nora Sudare Jaunlaicenē. Baiba ir ar filoloģijas augstāko izglītību vācu filoloģija. Interesantus stāstiņus zina par savu dzimtu. Savukārt Nora Sudare bija ārkārtīgi labs teicējs, jo viņa ir Opokalna baznīcas dokumentu glabātāja. Pie viņas var visu, ko uzzināt arī par to, kā tas noticis baznīcā. Lākajam. Vai kaut kas pazuda? Nē, man laikam uzlēca. Nē. Tas tā galvenie stāstnieki tagad. Jums ir galvenie stāstnieki, ja? Man uzlēca kaut kas cits virs, un es nevaru. Slaidi mēs redzam tagad, jā. Jūs redzat, labi, galvenais, ka jūs redzat sīkums par šo, kas man te kaut kāds neriktīgais. Labi, nu jā, stāstīja par šādiem, lielākoties par šādiem tematiem, arī par darbu kapsētā un baznīcā, jo Maija ir bijusi arī baznīcas zvanītāja un kopusi kapus, ieskaitot mūsu slavenā mācītāja Treja dzimtas kapus un soļotāja Adolfa Liepaskalna, tie, kuriem vairs pēc tam nebija savu kopēju. Nu, vēl dažādas citādas lietas. Jānis Udras savukārt bija ļoti muzikāli enerģisks, stāstīja par saviem misiņa grauzajiem un par dziedāšanu. Viņš jau vēl arī tagad dzied kā to sauc, veco cilvēku ansambli. Bet, lai pārbaudītu tātad, kā tur īsti ar to igauņu valodas sakariem, jā, pieaicinājām arī Jāni Prangelu, kuru ļoti labi pazīst. Viņš veclaicenietis ļoti labi pazīst arī Tartu universitātē, viņš ir ļoti iemīļots tulks, tad, kad vajag tulkot kaut ko. Un no Karvas pieaicinājām Mondīdu Šteinertu, viņš sēž pirmajā rindā, otrais no labās, kurš tad sniedza piemērs no Karvas izloksnes. Bet, protams, lūk, tā ir otrā malēniešu valodas nometne, ejam tālāk. Te varat redzēt pirmo malēniešu valodas nometni un vēl trešā nometne, kas notika Kornetos. Arī ejam tālāk. Tātad tipiskās latgales atšķirīgās malēniešu izlokšņu pazīmes. Ja malēnieši priedēkļi un prievārdu, kur ir aiz, pārveido par oj.
oizīt, oizrodīšana, oizopukolla, oizopas un tam līdzīgi. Tāda parādība Latgalē nav. Mums nav mīkstinātu, ja palatalizētu līdzskaņu. Nav tur liktiņas vai saulīte. Mums ir tikai cietie vai mīkstie. Nav velarizētā līdzskaņa ul un patskaņa ul. Nav mums tādu. Ir reti slāvismi, patiešām reti, bet samērā daudz aizgūmu no igauņu valodas. Acīm redzot, tos es nevarēšu nosaukt, pārbraukšu tam pāri. Un tad interesanta parādība, ka šaurais e ir pārveidots par a un e par a ne tikai piedēkļos, bet arī lietvārdu galotnēs. Šī parādība nav iekļautā fonētikas daļā dialektu Atlantā. Jā, ne visās malēniešu izloksnēs, un tālāk teikšu, kur ir problēma un ko es turpināšu meklēt. Piemēram, drieba, drēbe un tam līdzīgi. Garais patskanis U augstsemnieku dialekta dziļajās latgaliskajās izloksnēs parasti pārveidots par divskani, bet atkal atšķirības. Malēniešu variantā tas ir O, jaus, mausu, cauka. Latgalē tas ir vai nu iu vai u. Ar priedēkļu atvasinātajās darbības vārdos atgriezieniskais formants mums ir pievienots nenoteiksmes beigās. Piemēram, oizgulā atīs. Pieastīs. Savukārt Latgalē to liek pēc priedēkļa, bet Latgales pētnieces ir teikušas, ka mūsdienās jaunās paudzes runātāji bieži izmanto abus variantus. Un tātad viņiem varētu būt aizagulātīs, piemēram. Malēniešu variantā nav Latgalē runātā diminutīva piedēkļa eņ, bet mums ir parastais literārās valodas maitiņa, dārziņš un līdzīgi nākamo. Jā. Supīns. Par supīnu valodnieki zina, kas tas tāds, forma, kas beidzas ar tu. Par to ir rakstījusi arī Anna Stafecka, bet ko mēs atklājām, ka supīns ir saistīts ne tikai ar to, ka jābūt ir iepriekšējam darbības vārdam saistītam ar kustību. Piemēram, ja būs nevaru, navaru, tad būs paguliet, tur nebūs nekāda supīna, bet īsam gulātu uzreiz ir tu, uzreiz ir supīns. Tas nav vienīgais. Mēs atklājām, ka pirms supīna galotnes nevar būt priekšējais vokālis. Redzat, paguliet ir ie, bet gulātu vairs nav ie, ir a. Un šāda parādība, tā sauktā vokāļu harmonija, ir raksturīga Dienvidigaunijas izloksnēm. Esmu pārliecināta, ka arī Latgalē droši vien kaut ko līdzīgu var atrast, tikai modificētu. Pie malēnisku izlokšņu īpatnībām pieskaitāms arī negācijas pārveidojums ne par nei. Nav izdevies to saklausīt Latgalē runātajās izloksnēs. Piemēram, nei vīns, nei kas, nei kods, nei vīns nadūd. Un vēl ir dzīva senā nenoteiksmes forma ar ti. Lūk, par šo 2014. Gadā es runāju tikai par 4 atšķirīgajām pazīmēm. Grāmatas tapšanas laikā es runāju par 10, bet kopš pagājušās sestdienas un svētdienas, kad es atkal biju Malēnijā un tikos ar viņiem, man ir vēl 11. Jo zinu, ka Latgalē šīs iesti gribīs un dzerti gribīs un tam līdzīgi ir tādi kā iekonservēti teicieni. Cilvēks, piemēram, nerunā izloksnē, bet tad, kad vajag, iesti gribīs, ejam. Tā ir runājuši daži arī no Latviešu valodas katedras. Bet Malēnijā tā ir dzīva parādība, tāpēc pagaidām to ierakstīju. Ja izrādīsies, ka arī Latgalē tā ir dzīva, ņemšu ārā, tad tā nebūs atšķirība. Atšķirīgi varianti vienā izlokšņu grupā, vienā izloksnē, vienā ģimenē, mašiņš vai mašina, brūkastas vai brūkasts, jaukījiem vai jaukījiem, un īpašības vārdi ar noteikto galotni galīgi nepatīk vecās paudzes runātājiem. Un arī tas eparā un tā. Mans Jānis Udras teica tā, par brokastīm. Mūsīm toda vorda nabēja, bet tikai iešana, nocāstu to. Tā kā nav sauguši brokastīs, tas viņam pārāk smalki liekas. Sacīt tikai, ka jānāk ēst. Šie pētījumi tiks turpināti, ieskatoties senākā pagātnē. Un te es gribētu teikt, ka man interesē, to var atstāt uz ekrāna pašlaik, man interesē īcieši pēc pēdējā brauciena, var iet uz nākamo. Pēc pēdējā brauciena, cik ļoti izlokšņu robežas atbilst pašreizējo pagastu robežām, 100% neatbilst, protams. Cik ļoti iepriekšējo pagastu robežām arī pilnībā neatbilst, cik ļoti tam kādām muižām teritorija tikusi pieskaitīta,
arī nē, un cik tam pie kuras draudzes piederējuši vai pieder runātāji. Tātad ar to vēl būs jānodarbojas. Ir tāda sajūta, ka šobrīd 100% izlokšņu iedalījums neatbilst nevienam no šiem nosacījumiem. Nu, tad varbūt mēs varam runāt droši par izlokšņu grupām, par variantiem, arī par pārējas izloksnēm, bet ne par katras konkrētas izloksnes konkrētām robežām. Protams, ir arī sporādiskums, tā kā ķi par ču vai ģi par džu, tikai atsevišķos punktos. Varam tālāk, jo te jau esmu uzrakstījis, ka malēniešu nometnē viens datorspeciālists teica, ka viņš beidzot ir uzzinājis, ko nozīmē Excels. Tā ir kartupeļu biezputra ar desu. Nu, te ir vesela saime no igauņiem aizgūtie, bet tie nav vienīgie. Bruno Fromholz Trejs jau 1863. gadā ir pieminējis oizīt ukā, aiziet postā, kas noteikti ir igauņu. Lumpi zina visi, tur tādas mustenes un murakas, tās jā. Pēdējā gadā uzzināju arī, ka 3. mēnesi daži sauc par mercu. Tas ir skaidri, ka no igauņu valodas. Nu, un man, piemēram, Veclaicenē visi stāstīja, ka zievala ar nozīmi sērs noteikti ir ienācis no igauņu valodas. Nu, jūs jau saprotat, ka vai tik igauņi arī nav paņēmuši no vācu, un caur igauņu mēs to esam aizguvuši. Tālāk, lūdzu. Jā. Ir fakti jocīgi gadījumi nostāsti par valodu prasmi, kā kādās bērēs. Vietējā sieva konstatējusi, tik glaunas bēres ir bijušas 6 valodās runājā. Un tur tiešām ir bijis latviešu, malēniešu, krievu, jo matuška piesaukta. Tad vēl kāds ir pateicis tur gotmituns beigās, un kas tur viss nav bijis, milzīgi poligloti. Izjokošana igauniski, elago esti, tikko rakstījām Facebookā mūsu igauņu draugu jubilejā, bet tur ir iestāstīts, ka tas nozīmē elīgi ēst. Ēdīs. Vai Gustav tulesie, Gustav nāc šurp, ir stāstīts, ka tas nozīmē Gustav turies pie sijas, un tam līdzīgi jociņi. Arī kapu stāstiņi, par tiem tagad ne. Nu, lai uzzinātu vairāk par atšķirībām, par vienādo, kas raksturo jaunlaicienes un veclaicienes izloksnes, arī par tradīcijiem, vidi un tikumiem, jālasa grāmata. Tālāk. Tātad malēnieši nedzīvo izolēti. Te ir tā problēma, ka dzirdam no vecākās paudzes, ka malēniešiem tādi skaisti vārdi, beņķis, ķēķis, šlejers, mīļie. Tie nav īpatnējie malēniešu vārdi, kurus var dzirdēt, kā aizgūsos ģermanismus no visas Latvijas. Ejam tālāk, tūlīt beigšu. Sadarbība ar Tartu universitāti, arī varam iet tālāk, Karls Pajus Salute sēž, jo viņus interesē tas, kā nevis tikai to, ko mēs pētām, ko mēs esam paņēmuši no igauņiem, bet varbūt, ka tie igauņi, kas dzīvo tagad, piemēram, Veclaicenē, ir saglabājuši kaut ko tādu, kas viņiem tajā veru dialektā vairs nav, kā viņam tur trūkst. Nu, un tad mans pēdējais citāts, es beidzu, jo man jau sarma aizrādīja, ka laiks ir pāri. Tikšanās ar izlokšņu runātājiem vienmēr ir kā senas bagātību lādes atvēršana. Atceroties daudzas sen vairs neeksistējušas skolas, slēgtās pastanodaļas, aptiekas un veikalus, došanos strādāt uz citiem novadiem Rīgu vai ārzemēm, arvien vairāk redzētos sludinājums par māju un mežu pārdošanu, apbrīnas un cieņas vērts joprojām ir to cilvēku izturīgums, kuri turpina dzīvi laukos un dalās tajā, ko paši prot. To malēnie vienmēr gribas saukt par skarbajos dabas un vēstures apstākļos radušos spītu, kas stiprina nacionālo pašapziņu un arvien no jauna ir saklausāms starp rindiņām arī malēniešu stāstījumos. Nu tātad malēnie nav nekāds sūnu ciems. Paldies! Paldies! Lūdzu, tad jautājumi. Varbūt Anna tika piesaukta, Annas tāpēc skundze, lūdzu, akadēmiķi, varbūt ir kāds jautājums valodniecei. Jānis Rokpelnis tikko kaut ko teica, es dzirdēju fonā. Tagad dzird mani, ja? Jā. Anna, jā, lūdzu, jā. Es tikai varu teikt paldies Dacei, jo viņa ir skārusi tādu līdz šim latviešu valodniecībā maz aplūkot tēmu. Tā ir tāda neliela apvidus runātā valoda, respektīvi malēnie. Mums ir iznākusi
Lejas Kurzemes grāmata, ko uzrakstījušas ir Liene Markus Narvila un Ieva Vītola. Un te pilnīgi pretējā, pa diagonāli pretējā Latvijas pusē ir tapis šis pētījums. Un, protams, ka man bija ļoti interesanti, es šo grāmatu pamatīgi esmu izlasījusi, un līdz ar to, kā saka, nu, tāds iespējas, ka tiešām te ir daudz vērtību. Nu, es nerunāšu gari, jo Dace jau pat ir paskaidrojusi un izstāstījusi un izskaidrojusi, kas tur ir, bet man ienāca prātā tie daži sulīgie izteicieni un vai nedaudz, kā saka, tā, varbūt humoram. Piemēram, visa pasaule zina, ka malēnieši ir muļķi, bet to, ka mēs esam gudri, zinām tikai mēs paši. Tad ir netais otru gudru, ko tu pats darīsi. Īstam malēnietiem likumi nav drukāti, nu un tam līdzīgi. Ja? Tad tas liecina par šo tautas tādu mentalitāti, par gudrību, par humoru izjūtu. Ja? Un katrā ziņā šī grāmata ir nopietnas ieguldījums latviešu dialektoloģijā. Un kas taps tālāk jautājums, Dace? Vēl jau malēņa nav izsmalta. Taps noteikti. Es jau tās pārējās izloksnes arī mazliet zinu. Svētdien es tikos ar 2 mārkalnietēm, jo faktiski es pati esmu dzimusi Mārkalnē, pēc tam tikai uz Ziemara skolu pārcēlos. Būs. Ko es varētu piebilst vēl, Annai, ka šī puse ir ļoti laba pētniecībai, jo tur ir bijuši atsevišķi pētnieki, bet lielas ekspedīcijas tur nekad nav organizētas. Jo arī pēdējā, ko Edmunds Trumpa tur Latgalē veica, viņš tieši nonāca līdz manai robežai, bet tālāk netika. Tā ka būtu ļoti derīgi. Jā. Gaidīsim nākamās ekspedīcijas un vispār jau ļoti vērtīgas būtu tādas kompleksās ekspedīcijas, kur ne tikai valodnieki, bet vēsturnieki, etnogrāfikā mums ir Sibīrijā, piemēram, bijušas vairākas. Protams. Tās ir ļoti, ļoti vērtīgas, jo ne tikai viena pati valoda izolēti, bet tas ir kopā ar materiālo kultūru ar vispārējo. Tā kā paldies, Dace. Es domāju, ka gaidīsim nākamo grāmatu. Paldies, Anna. Anna jau arī dzirdēja, ka mans Jānis Udras Zinātņu akadēmija, viņam šogad martā būs 85 gadi, bet viņš dzied un visu, ko dara, ko tikko un runā no rīta līdz vakaram. Viņš man šad un tad zvanīja. Man vēl viens vārds īnoca protā. Grāmata jau gandrīz gatava, bet viņam vēl viens vārds un man jāraksta klāt. Un viņš Rīgā teica, ka es laikam viņu gribu uztaisīt par malēniešu profesoru. Jā, ko zina šie vietējie profesori. To nezina tie profesori, kas ir, teiksim, Rīgā. Taisnība. Jo tiešām te ir tāda tautas gudrība, kur tikai mums visiem mācīties un mācīties. Paldies. Būtu vēl kāds jautājums? Kādu? Tā kā šobrīd neredzu, laikam teiksim paldies Dacei, un tad uz tikšanos arī rītdien. Paldies. Turpat, kur visiem pārējiem runāsim. Jā, tātad mūsu šo sadaļu, kur ir 3 tātad no atzīto darbu autori uzstājušies, varam noslēgt. Mums vēl pēdējais tāds jautājums pie dažādiem, varbūt kādām vēl radīsies, bet ātri vajadzētu tā kā pārnāt un dažas lietas jums arī pārdomām. Tad, protams, tas saistās ar Zinātņu akadēmijas 80 gadu jubilejas gadu, kas tagad ir, un pat pirms šīs sēdes mēs ar Paulu Dāju kopā bijām saslēgšies un arī, protams, arī ar Vēru nodaļas zinātnisko sekretāru un tagad jau citās augstākos amatos akadēmijā, kur runājām, tad viens no stūrakmeņiem neapšaubām būs sadarbība, tātad faktiski viņi veidos Latvijas Nacionālo biblioteka, tā būs izstāde veltīt tātad tiem 80 gados pētniecības virzieniem, organizējam mēs humanitārā nodaļa, bet tātad sadarbībā ar biblioteku, bet mēs tā kā vienojamies, ka būtu svarīgi parādīt to zinātnes pētījums, kas bija arī citās jomās, ne tikai humanitārie. Protams, tur ir arī tāda izcila izdevuma arheoloģijā, kā Latvijas PSR arheoloģija, arī tur feodālā Rīga, un šķiet, kas nav zaudējis savu nozīmi un tam līdzīgi, bet arī tātad, es domāju,
lauksaimniecībā, meža zinātnē, vispārējo, tā kā nevis tā varbūt uz personībām, vai akadēmijas gada grāmatām, kas, protams, arī svarīgi, bet parādīt tos virzienus un arī drusku tādu, tomēr, protams, visi jau saprot, ka mēs vairs neesam PSRS tur militāra rūpnieciskā kompleksa daļa, ja, kurai tur bija jāveic pētījumi, kādi vairs nekad nebūs, vai ne? Bet svarīgi tomēr parādīt, ka ir arī lietas un bijuši sasniegumi, kurus mēs šobrīd varētu turpināt, bet kaut kādu iemeslu dēļ neturpinām. Varbūt zināms arī atgādinājums zinātnes politikas veidotājiem, ja, tātad, ko mēs esam spējuši un varbūt ko mēs arī esam pazaudējuši. Tātad tas būtu, mēs plānojam, tā kā tā diena būtu piekdiena, bet visticamāk septembrī, un tad būs arī izbraukuma sēde. Bet pēdējais tātad ir, es redzu, ka mums ļoti laipni piekrita pieslēgties Pēters Rapencieris. Tātad atcerieties, kad ir viena tātad šī konference, kura tiek organizēta 10. un 12. jūnijā, kur kopīgi organizē Latvijas Universitāte, Stradiņu Universitāte un Tehniskā universitāte un kopā ar Zinātņu akadēmiju. Un tātad tur varētu būt viena sekcija, tātad viena sekcija, kas būtu veltīta Zinātņu akadēmijai. Zinātņu akadēmijas vēsturē. Es saprotu, Sārma Pļaviņa jau ir tā kā piekritusi tur piedalīties ar referātu par Enzelīnu, par šiem pirmiem akadēmiķiem, bet lūdzu tad Pēter, dažos vārdos pastāst par to un to aicinājumu, kā tad tur izskatās tā situācija. Un liels paldies tev, ka tu esi pieslēdzies un pacietīgi klausījies. Labdien, kolēģi! Gunsigets jau ieskicēja to ideju, kā zinātnes vēsturnieki sāk savu 32. zinātnes vēstures un filozofijas Baltiešu konferenci, kas būs no 10. līdz 12. jūnijam. Un es runāju ar Juri Salaku, kas no Latvijas puses viens no organizatoriem, un tā iesākumā tā doma bija tā kā konferenci Anatomijas muzejā noturēt, bet es iesprausos ar domu, kad varētu, ja mēs būtu aktīvi un varētu izveidot sekciju LZA 80, tad varētu Zinātņu akadēmijas portretu zālē. Bet tas vieta nav svarīga, bet kam ir kaut ko teiks šajā sakarā. Es izlasīju zinātnes vēstnesi ļoti skaistu Sarmas Kļavijas rakstu par Enzelīnu šīs nedēļas sākumā pirmdienā. Un šodien arī referātu, un es domāju, ka baltiešiem tas būtu ļoti interesanti arī dzirdēt jūnijā. Un es vakar runāju arī ar Pēteri Stradiņu, kurš ir akadēmiķis, un kurš bija ļoti iepriecināts, kad es viņam teicu, tev būtu jāpastāstā par savu veco tevu Paulu Stradiņu, kurš bija viens no 13 pirmajiem akadēmiķiem, kas bija 46. gadā februārī, kad tika ievēlēti pirmie akadēmiķi. Kad es vakar paskatījos no Jāņa Stradiņa grāmatā par Zinātņu akadēmijas vēsturi, un tur no 13 akadēmiķiem pirmajiem 2 ir arhitekti, kas man ļoti tā patīkami pārsteidza, kad arhitektūrā pēc otrā pasaules kara bija ļoti novērtēta. Un es vakar biju
Deiles teātrī un skatījos Deiles teātra ēkas vēsturi. Un tur es biju dzirdējis, bet pavisam aizmirsis, kad Marta Staņa, arhitekte arī bija, kas cēla to ēku, projektēja, viņa gan nepabeidza, jo ēka tika celta tik ilgi, kā Marta nenodzīvoja līdz ēkas uzcelšanā. Bet līdz 1. martam, tas ir līdz pirmdienai, es mīļi aicināšu kolēģus padomāt par iespējām kaut ko pateikt par tajā vēsturnieku konferencē, vai, ja tas ir ļoti ātri, tāds termiņš ir ļoti īs, padomājums, mēs savā nodaļā, ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļā noteikti rudenī kādu sēdi veltīsim nodaļās akademiķiem, kas ir lielu ieguldījumu un devuši zinātņu akadēmijas attīstībā. Tā kā tas būs, un es domāju, ja kāds būs jūnijā sēdē tajā konferencē, ja ne, droši vien jūs arī izdomāsiet kaut ko tādu līdzīgu rudenī vai vasarā vai jau pavasarī no nodaļas cilvēkiem, kas ir nozīmīgi LZA vēstures veidošanā. Paldies! Paldies, Pēter! Nu jā, tā kā atcerieties arī pagājušajā reizē, kad mēs runājām, ka Gunts Gailītis rosināja tur Artūram Krūmiņam veltīt sēdi, kas varētu būt notikt Rīgas Latviešu biedrībā. Es domāju, tas viens otru neizslēdz, bet tiešām, kolēģi, domājiet ļoti, kuram būtu kaut kas, ko teikt, varbūt arī kopumā. Es dzirdēju, ka Pēterim arī bija ideja, ka kādam varētu būt referāts par pirmajiem akadēmijas prezidentiem, ja, tātad, kur iespējams varbūt mūsu tagadējais prezidents varēs prezentēt, vai ne, tā kā, domājiet par rīt brīvdienām, un tad dodiet ziņu, droši vien jau, kad rakstiet Verai, vai ne, un tad jau mēs sazināsimies ar Pēteru, mēģināsim veidot šo sekciju, tas būtu ļoti skaisti, manuprāt. Jā, Gunti, tikko tu man atgādināji vienu labu lietu. Guntis Gailītis ir Latviešu biedrībās vēstures pārzinātais, bet līdz 48 gadām Latvijas laikā Latviešu biedrībā, Rīgas Latviešu biedrībā bija zinātnes sekcija. Un sesija bija daudz netrūkā, kad mums būtu, Ulmanim, Kārlim Ulmanim būtu ļoti tuvā zinātnē, tāpat kā agronomijā. Es domāju, tad jau līdz 2. karam mēs būtu izveidojusi zinātņu akadēmiju, bet lauksaimniecībai bija prioritāte un zinātne 2. plānā. Bet Guntis Gailītis noteikti no Rīgas Latviešu biedrībās arhīviem varētu izlasīt ļoti daudz noderīgas materiālus un varbūt tu parunā ar Gailīša kungu. Jā, varbūt to var tiešām salikt vienā, vai ne, tā kā, tajā. Man pašam bija kādreiz, šeit nav klāt Baja Brīvuši, protams, tas nav mūsu nodaļas, tā kā Jelgavā bija tas pagājušā gadā tie pasākumi no Akadēmijas Petrīnas jubilejas, tad es biju uztaisījis, tādu prezentāciju tiešām par visiem tiem pirmsākumiem, vai ne, tad sākot ar Kurzemes literatūras mākslas biedrību,
ka tur arī tiešām tie Rīgas Latviešu biedrība, protams, vai ne, un tad arī tie mēģinājumiem Ulmaņa laikā veidot Zinātņu akadēmiju, Vēstures institūtu nodibināja, vēsturi Ulmanim patika, vai ne, kā iecerēt pirmo institūtu, tai Zinātņu akadēmijā. Bet es negribētu to konferencē prezentēt, jo būtībā jau no manis tur nekā nav, un tas ir tāds informatīvs, kas praktiski balstās uz Jāņa Stradiņa pētījumiem, vai ne, tā kā, to var pastāstīt kaut kur tā, vai ne, publikai auditorijai, bet zinātniskā konferencē, diez vai, ja ne, tur vajadzētu kaut ko tādu, tiešām tādu oriģinālu. Oriģinālu. Jā. Labi, man šobrīd ir viss, ko es gribēju jums pateikt, varbūt kādam ir kaut kas piebilstams, Verai varbūt ir kaut kas piebilstams. Nē, laikam nebūs. Tiekamies visi rīt. Jā, tieši tā. Labi, mīļie kolēģi, paldies, ka piedalījāties. Tiešām redzēju, ka visai kuplā skaitā te kāds atslēdzās pa vidu, bet tas tikai liecina to, ka par šiem pētījumiem tiešām ir liela interese, vai ne? Un ne jau pavelti viņi ir iekļuvuši tam zinātnes sasniegumiem. Jā, tā kā paldies, mīļie kolēģi, un tiksimies tad labā garstāvoklī rītdien. Visu to labu.